Viss, kas man nāk prātā, turot šo te koferīti, ir... I like my suitcase. I like my suitcase. Es pasūtīju sev jaunu make-up bag. Es domāju, ka es varētu kopā ar jums viņu sakārtot ar saviem ikdienas make-up produktiem. Plus jūs arī redzēsiet manu ikdienas make-up rutīnu, jo, kā jau jūs zināt, es vakar dabūju jaunus make-up produktus, tā kā viņi ir nedaudz izmainījusies. Te ir ļoti daudz vietas, un es jau saliku otras. Šis ir viss sots, ko es izmantoju ikdienā. Sākam. Pirmā lieta, ko es lieku savā make-up bag, ir primeris. Šis ir the best. Man viņš ļoti patīk, viņš ir ļoti mitrinošs, un tas man ir ļoti svarīgi. Tā kā, here we go. Tālāk es lieku šos te bronzing drops no Essences. Es viņus pēdējās dienas neizmantoju, jo es sapratu, ka man nav īsti beigās jēgas, jo mans tonālais ir tumšs un man tāpatās ir tumšāks aizsāda ar vai bez šī. Likšu tāpatās, tāpēc, ka varbūt dažreiz tas gribēšu. Un jā, man nebūs viņš baigi ilgi jāmeklē. Tālāk ir mans tonālais, no kura ir nogājuši gan izvēja visi burti, kas man ļoti besīja, un par to runā visi. Šis ir Charlotte Tilbury Flawless Filter. Tas ir toni 4 medium, un tas ir mans vasaras tonis, bet tiem uzliekot nevar redzēt atšķirību, tāpēc, ka mans ķermenis ir daudz tumšāks nekā manas aizsāda. Going in! Tālāk, jaunums manā make-up rutīnā ir šis te Hourglass concealeris. Es viņu esmu izmēģinājusi tikai 2 reizes, bet pagaidām es īsti neko slikti nevaru pateikt. Ir diezgan labs coverage, atšķirībā no pārējiem, ko es esmu mēģinājusi, tā kā tas ir forši, un viņš ļoti izgaismojošs. Going in! Tālāk mēs liekam bronzerus. Šis ir mans pēdiņās vecais bronzeris, kas ir no Charlotte Tilbury, bet viņš, kā jūs varat redzēt, tas reāli spiež pēdējos pārpalikumus no turienes ārā. Tālāk, mans jaunākais bronzers ir no Say, un šis ir krēmveida. Ļoti līdzīgs tam, ko es lietoju no Essences, bet jā, es gribēju pamēģināt, un neko slikti nevar pateikt, bet jā, vai viņš ir tik liels naudas vērts, īsti nezinu. Nākamreiz pirkšu vēlreiz šo te no Charlotte Tilbury. Abi going in. Tālāk no pudera bronzeriem mans vienīgais bronzers, ko es izmantoju, ir NYX Buttermilk bronzeris krāsņā All Bottled Up. Viņš smaržo dievišķīgi, krāsa dievišķīga, everything about it. Tālāk ejam pie blushiem, un ar blushiem man ir tā. Man viņi visu laiku mainās, tā kā es nelikšu tikai vienu, jo pirmkārt man ir ļoti daudz blushi, un viņi visi ir jāiztērē kaut kādā veidā, tāpēc es viņus change-upoju katru dienu. Bet šī brīža mīļākais blush ir no Rhode krāsņā Freckle, šādā te skaistā tonītī. Un tad jaunums, ko es nopirku vakar, ir šis Charlotte Tilbury Beauty Light Wand. Šis man ļoti patīk, tāpēc, ka viņš ir apvienots kopā ar highlighteri, un tas nozīmē, ka man nav jāliek highlighteris atsevišķi, tāpēc tas ir ļoti forši. Tālāk mēs ejam pie uzacu produktiem, un šobrīd mans mīļākais ir šis te NYX Powder Louder Brow Pencil krāsņā Taupe. Viņam ir birstīte vienā galā, otrā galā, protams, ir zīmols, un viņi ir ļoti krēmīgi, man tiešām ļoti patīk. Uzacis ir uzkrāsots reāli minūtes laikā, un uzacis man parasti aizņēma daudz vairāk laika. Tālāk, lai iekontūrētu uzacis, lai viņas būtu sakoptākas, es izmantoju šo te NYX Pro Fix Stick, kas ir reāli mans mīļākais concealers. Un šobrīd man ir jauns, bet es viņu vairs neizmantošu tik bieži gan jau, bet šis es to esmu teikusi jau vairākas reizes, un es nebeigšu, tāpēc, ka es jums saku, šis ir labākais concealeris out there. Viņš ir krēmveida, viņš nav liquid. Tālāk vēl no uzacu produktiem es izmantoju šo te uzacu līmi, kas ir no Catrice, un šī ir reāli vienīgā uzacu līmi, kas man var noturēt uzacis visas dienas laikā. Tālāk pūderis. Šis ir mans jaunākais pūderis, ko es vakar dabūju, un šis ir Charlotte Tilbury. Jā, mans jaunākais mīļākais pūderis, bet šīs ir manas šī brīža mīļākās skropstušas. Izmantoju šo te Maybelline Firework. Un tad mans jaunākais pirkums ir šī te Exagger Eyes Volume Mascara. Man viņa ļoti patīk, tiešām. Un tad pēdējā lieta, manuprāt, mēs visi jau to gaidījām, ir šis Airbrush Setting Spray. Esmu sapratusi, ka es bez viņa nevaru dzīvot. This is my love. Šis noteikti neizskatās estētiski pievilcīgi. Make-up soma ir sakrāmēta, un tajā vēl ir daudz vietas. Un es gribu, lai jūs rakstiet komentārā savu mīļāko make-up produktu, kas ir jūsu make-up rutīnā, bez kura jūs nevarētu dzīvot. Manējais laikam ir. Šobrīd laikam teiktu Charlotte Tilbury Flawless Filter, jo bez viņa es esmu bāla kā spoks, un tas noteikti ziemā nedara. Un ierakst savējo. Paldies, ka noskaties, un tiksimies nākamajā. Bye!